piesārņojums. Mēs vairs nespējam kontrolēt mūsu civilizāciju un kļūstam par upuriem. Vai mēs varam kaut ko mainīt? Varam gan. Sveiki! Mani sauc Nikolas Mors, un es gribu jums pierādīt, ka jums vairs nav jābaidās no šīm vīzijām. Vismaz pašiem savās mājās. Kompānija Cepter ir radusi risinājumu. Šodien Cepter International un tās 130,000 speciālistu vārdā es pastāstīšu jums par to, kā mēs varam pasargāt paši sevi un savus tuviniekus no jebkādas formas gaisa piesārņojuma faktora, ko Vides aizsardzības aģentūra ir deklarējusi kā vienu no 5 bīstamākajiem slimību iemesliem. Taču pirms sākam mūsu sarunu, ļaujiet man pastāstīt par to, kas mēs esam. 5 kontinentos, vairāk nekā 40 valstīs, 320,000 kvadrātmetru biznesa telpu, pārdoti 760 miljoni produktu, 80 miljonu apmierinātu lietotāju. Cepter International ir viena no pirmajām kompānijām pasaulē, kas apzinājusies modernajā sabiedrībā cilvēka veselībai draudošās briesmas. Dabas iedvesmoti mēs esam sekmīgi izstrādājuši produktu klāstu, kas kļuvuši pazīstami visā pasaulē, pateicoties to augstajai kvalitātei, izcilajām tehnoloģijām un elegantajam dizainam. To mērķis ir mūsu veselības uzlabošana. Mūsu produkti, kas saņēmuši balvas dažādās pasaules valstīs, tiek ražoti 7 fabrikās Vācijā, Itālijā un Šveicē pasaulē labāko ekspertu uzraudzībā. Ik pēc 10 sekundēm sākas jauna Cepter prezentācija. Kā dabai līdz šim ir izdevies cīnīties pret piesārņojumu? Spēcīgākie dabas ieroči pret gaisa piesārņojumu ir ozons, hidroksila radikāļi un negatīvie joni. Ozons un hidroksila radikāļi ir efektīvākie dabiskie līdzekļi cīņā pret sēnītēm, baktērijām, vīrusiem un cita veida piesārņojumu gaisā. Hidroksila radikāļi bieži vien tiek dēvēti par gaisa attīrīšanas līdzekļiem, jo tie stājas reakcijā ar daudziem piesārņotājiem, veicinot to iznīcināšanu. Dzīve uz Zemes būtu praktiski neiespējama bez hidroksila radikāļiem. Tiem ir liela nozīme atmosfēras spējā patstāvīgi atbrīvoties no daudziem piesārņotājiem. Zinātniski pierādīts, ka mūsu veselība pasliktinās, ja mūsu organisms tiek pakļauts pozitīvo jonu iedarbībai. Savukārt negatīvie joni būtiski uzlabo situāciju. Pozitīvie joni var izraisīt noguruma sajūtu, to ilgstošas iedarbības rezultātā var izcelties dažādas slimības. Savukārt negatīvie joni paceļ fiziskās enerģijas līmeni, veicina asins cirkulāciju un vielmaiņu, uzlabo organisma aizsardzības sistēmas darbību, novērš daudzu slimību parādīšanos, mazina alerģisku reakciju, astmu, elpošanas problēmas un citas saslimšanas. Kur tie atrodami? Kur mēs varam tos sastapt? Lielākā negatīvo jonu koncentrācija ir novērota ārpus pilsētas, laukos un kalnos, it īpaši netālu no ūdenskritumiem un piekrastē. Taču cik bieži mums izdodas pabūt šādās vietās, ņemot vērā mūsu neprātīgo dzīves ritmu? 1, varbūt 2 reizes gadā, lielākais 20 dienas gadā. Diemžēl dzīve modernajā sabiedrībā arvien vairāk un vairāk ierobežo mūsu brīvo laiku un iesloga mūs neveselīgajā pilsētas vidē. Mēs to zinām, un bieži vien mūsos rodas vēlēšanās ieslēgties mājās un nekur neiet. Bet vai mājās varam justies droši? Bīstamie faktori mūsu mājās – putekļi, ērces, spēlējuma sēnītes, putekšņi, insekti un ķīmiskas vielas ir atrodami 4 līdz 10 reizes, dažos gadījumos pat 100 reizes lielākā koncentrācijā nekā tie sastopami ārpus slēgtām telpām. Tie iekļūst alveolās, sīkajās gaisa šūnās mūsu plaušās, kur veidojas nogulsnējumi. Ar laiku tie rada nopietnas problēmas ar veselību. Šīs sīkās daļiņas kļūst par astmas slimnieku lielāko ienaidnieku. 0,1 līdz 2 mikroni – tāds ir dūmos atrodamo daļiņu izmērs. Nesmēķētājs, kurš 1 stundu ir pavadījis ar tabakas dūmiem pildītās telpās, ieelpo tikpat daudz dūmu, it kā būtu izsmēķējis 1 cigareti. Pasīvā smēķēšana gan pieaugušajiem, gan bērniem var radīt ādas iekaisumus, elpceļu un koronārās saslimšanas, dažos gadījumos pat vēzi.
Attīstoties tehnoloģijām, tiek celtas jaunas modernas ēkas no lētākiem materiāliem, kas satur toksiskas vielas. Celtniecības un izolācijas materiāli, gaisa kondicionētāji, PVH grīdas segums, plastmasas un stikla šķiedru mēbeles, modernās ofisu iekārtas, faksa, kopēšanas iekārtas, monitori, printeri – tie visi ir toksisko vielu avoti mūsu mājās un ofisos. Vai jūs gribētu uzzināt vairāk? Astma. Pētījumi ir pierādījuši, ka vairāk nekā 100 miljoni cilvēku visā pasaulē cieš no astmas. Ik pēc 10 gadiem to skaits palielinās par 50%. 2010. gadā katram 10. cilvēkam tika diagnosticēta astma. Katru gadu vairāk nekā 180 000 cilvēku mirst no astmas. Pēdējo 10 gadu laikā no astmas mirušo 5 līdz 9 gadus veco bērnu skaits ir pieaudzis 5-kārt. Vai jūs vēlaties kļūt par daļu no šīs statistikas? Varbūt tomēr vēlaties labot situāciju? Mēs ticam mūsu veselības misijas panākumiem, tāpēc esam uzņēmušies pienākumu rast risinājumu. Meklējot iespēju pasargāt mūsu veselību pret augošajiem draudiem, kompānijas Cepter International eksperti ir izstrādājuši gaisa jonu terapiju. Tāpat kā pārējie Cepter ražotie produkti, arī šis ir izstrādāts pateicoties dabas dotai iedvesmai, kam pieder labas veselības un ilgas dzīves noslēpumi. Cepter ekspertu komandas ir tikai aizņēmušās no dabas labas veselības formulu un izmantojušas to unikālā produkta radīšanai. Spēcīgā iekārta izveidota ar 5 līmeņu filtru sistēmu. Jaudīgs ventilators iesūc telpā esošo gaisu un noraida to filtru. Gaisa attīrīšanas sistēma ir izstrādāta no 5 atšķirīgiem filtriem. Katrs no tiem palīdz atbrīvoties no dažādiem gaisa piesārņotājiem. Antistatiskais filtrs ir elektrostatisks priekšapstrādes filtrs. Tas aiztur lielas putekļu, pelējuma, matu, blaugsnu un maidzīvnieku apspalvojuma daļiņas. Bez tam izstrādāts antibakteriālais filtrs, kas atbrīvo no atlikušajām putekļu daļiņām, piemēram, ziedputekšņiem un baktērijām, kuru izmērs pārsniedz 1 mikronu. Efektīvais gaisa filtrs iznīcina putekļu un cigarešu dūmu daļiņas. Antialerģiskais filtrs, kas satur sudraba un apatītu savienojumu un antibakteriālu līdzekli, ir īpaši efektīvs cīņā pret legionēlas baktēriju, kas īpaši bīstama bērniem. Bez tam ierīce aprīkota ar aktīvo ogļu filtru. Pateicoties tā uzsūkšanas iespējām, filtrs efektīvi iznīcina ēdienu un toksisko gāžu smakas, kā arī citas nepatīkamas smakas. Cauri šai barjerai izkļūst tikai tīrs gaiss bez jebkādiem piesārņotājiem. Šajā mirklī attīrītais gaiss iegūst īpašību, kuras dēļ mūsu iekārtē piešķirts tās nosaukums. Gaiss iekļūst negatīvo jonu ģeneratorā. Šeit gaiss tiek bagātināts ar negatīvajiem joniem, kuri turpina cīnīties pret gaisa piesārņotājiem un pozitīvajiem joniem, ko izstaro mājsaimniecības ierīces un citi avoti. Protams, jūs varat teikt, jā, tas viss jau ir ļoti jauki, bet ko tas viss nozīmē? Vienu mirklīti. Es tūlīt parādīšu, ko jūs varat iegūt, nodrošinot vietu, kurā jūs varat elpot. Izskatīsim dažus statistiskus faktus par to, kā negatīvo jonu koncentrācija variējas dažādās vietās. Negatīvo jonu koncentrācija slēgtās telpās sastāda 50 līdz 100 uz kubikcentimetra. Pilsētās negatīvo jonu koncentrācija sastāda 100 līdz 500 uz kubikcentimetra. Uz ielas starp automašīnām tā ir mazāka nekā 100 negatīvie joni uz kubikcentimetra. Laukos uz kubikcentimetra gaisa ir 2000 līdz 4000 negatīvie joni. Kalnos uz kubikcentimetra gaisa ir 5000 līdz 10 000 negatīvie joni. Pēc pērkona negaisa un lietus negatīvo jonu koncentrācija pieaug līdz 50 000 līdz 100 000 uz kubikcentimetra. Līdzās nelieliem ūdenskritumiem negatīvo jonu koncentrācija sasniedz 10 000 līdz 50 000 uz kubikcentimetra. Līdzās lieliem ūdenskritumiem negatīvo jonu koncentrācija ir augstāka. Tā pārsniedz 100 000 negatīvos jonus uz kubikcentimetra. Šī iemesla dēļ Niagāras ūdenskritums ir atzīts par vienu no veselīgākajām vietām uz Zemes. Nu, vai esat gatavi? Pie 55% mitruma un gaisa temperatūras līdz plus 24 grādiem pēc Celsija turbo režīmā gaisa jonu terapijas iekārta ģenerē 220 000 negatīvos jonus uz kubikcentimetra. Tas ne tikai atbrīvo jūs no visur esošajiem alergēniem un citiem piesārņotājiem.
bet arī aizsargā jūs un jūsu ģimeni, padara vidi jūsu mājās veselīgāku nekā līdzās Niagāras ūdenskritumam. Ne tikai dažas nedēļas gadā, bet gan 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, visu gadu. Negatīvie joni labvēlīgi iespaido bērnu smadzeņu attīstību. Tas taču ir vissvarīgākais – nodrošināt veselīgu vidi mūsu bērniem. Negatīvie joni stimulē asinsriti. Liels daudzums skābekļa nokļūst asinīs un ātri sasniedz smadzenes. Jonu ģenerators palielina jūsu organisma darbspēju par gandrīz 30%. Tas noderēs gan sportistiem, gan arī cilvēkiem, kas strādā sava prieka pēc. Šajā prezentācijā jūs redzat, cik efektīvi gaisa terapijas ierīce iznīcina dūmus. Diemžēl ārpus telpām mēs pavadām pavisam īsu laiku, it īpaši tālu prom no mājām, piemēram, kalnos vai netālu no gleznainiem ūdenskritumiem. Lielāko daļu laika mēs pavadām pilsētās, kur sastopamies ar tām pašām problēmām neatkarīgi no tā, vai mēs šeit strādājam vai atpūšamies. Mēs pastāstījām jums par briesmām, ar ko sastopamies, ņemot vērā pieaugošo piesārņojumu līmeni un slimības, ko tas izraisa. Mēs varam censties ignorēt šīs briesmas, varam mēģināt kaut ko darīt. Tikai no mums ir atkarīgs tas, vai kaut kas mainīsies. Pateicoties ilgadējiem zinātniskiem pētījumiem, radošiem speciālistiem un izcilām tehnoloģijām, ir izstrādāta gaisa jonu terapijas ierīce Cepter produkts ar izsmalcinātu gaisa attīrīšanas un jonizēšanas sistēmu. Tā ir viena no efektīvākajām, ekonomiskākajām un uzticamākajām iekārtām tirgū, kas var minimizēt pastāvīgo mūsu veselības apdraudējumu piesārņojuma rezultātā. Ar gaisa jonu terapijas ierīci samazināsies ārsta palīdzības, zāļu un slimības atvaļinājuma nepieciešamība, tiks pasargāta jūsu un jūsu tuvinieku veselība. Mēs, kompānija Cepter, esam spēruši soli. Tagad pienākusi jūsu kārta. Uz drīzu tikšanos!